Un tad īsā laika posmā mēs piesaistījām ļoti daudz studentus, un to mēs iemācījāmies no tīklniekiem. Tāda netipiska vieta, tad tīkla mārketinga organizācijas, tā laika mentori, kas mums bija biznesa, Denija Džonsona, viņa pati bija agrāk saistīta ar tīkla mārketingu, un viņa teica, aizejiet, paklausieties tās prezentācijas. Jūs pamanīsiet vairākas nianses, kuras jūs pēc tam varat ieviest savā industrijā. Tad mēs gājām 2007, 8, 9 gads, gājām uz Amway prezentācijām, Herbalife prezentācijām, kas tur bija tie populārākie tīkli. Un tā arī bija. Es sāku pamanīt, tur nav patiesībā tāds kaut kāds buj-duj no zila gaisa. Tur ir struktūra, un tās ir multimiljardu organizācijas pasaulē. Viņi pārbaudījuši, kas labāk palīdz nokomunicēt to savu vēstījumu, tā lai klients, kurš tevi ieklausās, viņam tiek atbildēt viņa jautājumi, un viņam rodās skaidrāka bilde par to, ko darīt. Tad tur bija stāsts, tur bija ievads, tur bija konkrēti struktūras elementi, kas motivēja cilvēkus uzticēties un uzdrošināties spērt pirmo soli. Un tad mēs paņēmām tos pašus struktūras elementus un ieviesām savās prezentācijās. Mēs viņus nosaucām par parauga nodarbībām. Tas vēl bija tajā laikā, kad mums bija fiziskās tādas filiāles, biroji dažādās pilsētās. Un tad mūsu skolotāji vadīja šīs te prezentācijas par to, kāda ir mūsu valoda metode. Un tas palīdzēja mūsu potenciāliem klientiem, radīja viņos pārliecību, ka es arī varu, šī lieta man varētu palīdzēt. Un ļoti daudz no viņiem tieši tādā veidā tad arī ienāca mūsu skolā un uzsāka mācības un iemācījās angļu valodu. Tad šī stāstība, šī fragmenta sakarā ļoti labs angļu teiciens ir think outside the box. Ja paskaties citās industrijās, kas tur ir labs, tu drīksti to aizņemties un lietot savā industrijā, lai būtu labāki rezultāti.